kušanas temperatūra, ieliešanas temperatūra, optimālais smaržas daudzums, smaržas ieliešanas temperatūra. Kam tas viss vajadzīgs? Ja vēlies to uzzināt, paliec ar mani. Čau visiem šodienā! Tie, kas mani vēl nepazīst, mani sauc Agnese, esmu šī kanāla veidotāja un esi sveicināts Aurorā, manā sveču liešanas pasaulē. 3 reizes mini, kas tas tāds ir? Tas ir sojas vasks. Šodien gribu parunāt vairāk par sojas vasku, jo sojas vasks ir vasks, ko es pat lietoju sveču liešanā. Sojas vasks ir dabīgs un atjaunojams materiāls, kas radīts no sojas pupiņu eļļas. Sojas vaska sveces ir videi un veselībai draudzīgas, bioloģiski noārdāmas un deg daudz ilgāk par parafīna vaska svecēm. Sojas vaskam ir arī zemāks kušanas punkts, kas nozīmē, ka tas rada mazāk vēpu un gaisā izdala vairāk smaržas. Sveces iedalās 2 kategorijās – stāvsvecēs un konteinersvecēs. Par konteinersvecēm. Šīs kategorijas sveces tiek lietas glāzītēs, burciņās vai trauciņos, un vasks nodrošina vienmērīgu pielipšanu pie trauka malām. Un stāvsveces ir lietas veidnēs. Tātad vaskam ir jābūt speciāli domātam stāvsveču liešanai, jo šī tipa vasks palīdz sveci dabūt ārā no veidnes bez nekādām problēmām. Atcerieties, kad es sāku video, es jums jautāju, vai jūs ziniet, kas ir kušanas temperatūra, kas ir ieliešanas temperatūra, kas ir optimālais smaržas daudzums vai smaržas pievienošanas temperatūra. Iesim papētīt vienu no internetlapām, kādiem parametriem ir jābūt, lai mēs iegādātos kvalitatīvu sojas vasku. Tātad šeit mēs redzam, kāda veida svecēm šis vasks ir domāts. Tātad sojas vasks stāv svecēm. Ja? Tas ir pirmais. Tālāk mēs tinam uz leju un redzam, ka ir norādīti visi šie parametri ar temperatūrām. Jo lejot sveces, mums ir jāievēro gan kausēšanas temperatūra, gan liešanas temperatūra, gan procenti, cik daudz smaržvielas ir jāpievieno vaskam, jo mēs nevaram paši uz dullu galvu sākt kausēt tādā temperatūrā, liet tādā temperatūrā, pievienot tādā temperatūrā. Viss ir jāievēro, lai mums sanāktu labas kvalitātes svece. Vai tu iegūti kaut ko vērtīgu no šodienas video? Spied īkšķīt uz augšu, neaizmirsti piesakot, paldies par komentāriem un tiekamies nākošajā video. Čau!